mēs esam atpakaļ ar jaunu sēriju. Čau, mani sauc Rāfs. Un mani joprojām sauc Martins, kā vienmēr esmu saukts. Šodienas sērijā mēs iepazīsim tuvāk itāļu virtuvi. Un mēs šodien runāsim par kādu ļoti garšīgu ēdienu. Itālijā ir daudz garšīgu makaronu recepšu, tāpēc mēs gatavosim makaronus. Itāļi makaronus ēd ļoti bieži, katru dienu. Es varētu būt īsts itālis, jo es varētu nevis tikai ēst katru dienu makaronus, bet vairākas reizes dienā. Bet, ja mēs gribam zināt, kā tie makaroni top, tad jau jābrauc pie ražotājiem. Braucam ciemos. Laižam! Es jau saužu makaronus. Noviedi? Jā. Labi, tas ir ļoti labi. Šodien mēs ciemojamies uzņēmumā Dobeles dzirnavnieks. Te top daudz un dažādi produkti, kuru pamatā ir graudi un tie glabājas šajos milzu torņos. Jums nav bail, jūs tad ieiet starp mutām iekšā pastīties? Jā. Gribat? Eka te? Jā, un kā es teicu arī, ja, tad vienā ir 5000 tonnas, ja, ar graudiem. Un tad mēs tos visus uzglabājam un katru dienu pārstrādājam. Šeit makaroni tiek ražoti no durumu graudiem. Salīdzinot ar parastajiem graudiem, tie ir krietni cietāki un arī veselīgāki. Vajadzīgs speciāls dzirnavas, lai viņu samaltu. Līdz ar to no tā arī veidojās tā saucamā makaronu kvalitāte, jo visi augstvērtīgie makaroni tiek gatavoti no durumu graudiem. Lūk, šīs ir tās dzirnavas, kurās cietie, bet vērtīgie graudiņi tiek samalti. Un tad jau var sākties makaronu ražošanas process. Tad sākumā graudiņi tiek samalti mannā, ja, tajā dzirnavās, kur mēs bijām sākumā. Un tālāk jau sākās pastas ražošanas process. Milti ar pūšanu tiek atpūsti uz šo iekārtu, kur tiek pievienots ūdens. Ūdens, jā. Jo pastā nekā cita nav, kā tikai manna un tīrs ūdens. Un tad tiek tas viss sajaukts kopā vienā lielā mīklā. Šeit iekšā vispār nav gaisa. Tas gaiss tiek sūkts nost, tāpēc, lai makaronā nebūtu mazi gaisa burbulīši. Jo tad, kad makaroni gāvē, tie mazie gaisa burbulīši izplešās un makaroni salauž. Un vairs nav formā. Tāpēc tiek atsūkts gaiss. Vai jūs veidojat makaronus tikai dzeltenus vai arī citās krāsās? Mēs veidojam arī zaļus un sarkanus makaronus. Lai tos uztaisītu, tad ūdenim tiek pievienots nedaudz vai nu spinātu pulverīts vai tomātu pulverīts, lai būtu tā krāsa izveidotos. Lielākā daļa šo makaronu ir ražoti no vienas un tās pašas mīklas, taču brīdī, kad tie nonāk uz mūsu mēles, atšķirīgās formas liek tiem arī garšot dažādi. Kas ir tas? Lai makaroniņus varētu uztaisīt tādā formā, kā mēs gribam, tad tā mīkla tiek spiesta cauri šādām formām. Kā jums liekas, kāds makarons varētu sanākt no šāda? Viņš šādi padomā nāk ārā un tā liecās. Gliemezītis? Jā, tieši tā, ar šo formu var uztaisīt gliemezīšus. Pavisam šajā ražotnē top vairāk nekā 20 dažādu formu makaroni. Redzi, ir tādi dišķivalanti, ja, durumu makaroni. Dīvaini. Jā, tā dīvaini makaroni, jā. Tad ir tādi makaroni, kas noteikti, es domāju, ka jums arī kā bērniem varētu paskatīt. Ritenis, ne? Riepas var mašīnu taisīt. Makaronu veids bieži vien parāda, kā viņu tā kā pielietot. Ja ir, piemēram, tāda tā kā bedrīte, tas nozīmē to, ka to makaronu var lietot dažādos salātos, ēst kopā ar mērcēm, kur ir gaļa, jo tā gaļiņa iekritīs iekšā, tur trapīs arī mērcīt, un tev būs tikai vesels tāds ēdiens. Tas ir makarons! To sākumā pat nevar pamanīt! Mīkla tiek izspiesta caur formu un izveidojās tāds kā liels palaks. Tālāk palaks tiek vēl izrūlēts. Un pēc tam, kā ar parastu spiedodziņu, izspiesta formiņa. Un tādā veidā mums rodas tas taurenītis. Šeit mēs redzam pasaulē garāko palagu. Cik garš viņš ir? Gandrīz 9 metrus garš. Tur arī ir palaks. Tad, kad sāk ražošanu, tad pirmais palaks
ir pārāk nenoturīgs un viņi nevar izmantot makaronu ražotnei. Bet viņš tāds veidojās. Es šo izvāru, es viņu varu ēst? Jā, droši var ēst. Var arī neizvārītu ēst. Es viņu ņemšu līdzi. Kad makaroni no mīklas palaga ir pārvērtušies vajadzīgajās formiņās, tie iekrīt tādās kā mazās kastītēs un brauc augšā uz aparātu, ko sauc par priekšžāvētāju. Un priekšzāvētājām viņi tiek apzāvēti, lai viņi neliktu kopā un varētu iet cauri lielajam garajam zāvēšanas procesam, kas aizņem vairāk kā 2 stundas. Varat paņemt arī nedaudz, kā paliks, kad rociņi apakšā un paņemt. Jā. Martīn, pagaršojam! Pagaršo! Vairāk kā 2 stundas tie makaroniņi iet no viena gala uz otru galu un izkaltējās līdz vajadzīgai temperatūrai, mitrumam un vajadzīgajai cietībai. Te mēs tagad redzam, kā makaroni izejot cauri visai kautī un izžāvējoties jau nāk ārā gatavi. Tādus, ko var likt uz grāpī, vārīt un ēst. Gribu teikt, ja mēs tagad paņemtu uztu vai izvārītu un varētu apēst. Tieši tā, viņš jau ir pilnīgi gatavs un var pamēģināt tikai nenolauz zobu. Vēl silts, viņš vēl nav atdzisis. Beigās makaroni tiek atdzesēti un tad nonāk šādās milzīgās tvertnēs, kur gaida savu kārtu uz iepakošanu. Paciņa tiek aizlīmēta un tālāk paciņa tiek katra paciņa nosvērtā. Un tālāk jau paciņas tiek ieliktas kastēs. Un kastes brauc uz veikaliem, kur jūs viņus varat nopirkt. Apties, cik viņas te ātri! Uz Latvijas veikaliem makaroni pārsvarā brauc lielajās kravas mašīnās, bet uz citām pasaules valstīm ar šādiem jūras konteineriem. Un tad cilvēki sakrāmē pilnu to konteineru, redz, tāda līnija, redz, kā kastes iet. Viņas reiz sakrāmējās iekšā, un tas jūras konteiners brauc pa jūru un ved, nezinu, piemēram, tur uz Ķīnu makaronus. Ticiet vai nē, bet Dobelē ražotos makaronus ēd arī itāļi. Tas nozīmē, ka svarīgākā nav makaronu izcelsmes valsts, bet gan tas, cik labi mēs tos pagatavojam. Un galvenais meistaru padoms ir pavisam vienkāršs. Makaronus nedrīkst pārvārīt. Esam atpakaļ virtuvē! Martīn, man tev ir izaicinājums. Nu, tu redzi, mums te ir daudz dažādi makaroni, bet mums ir vēl dažus paslēpti virtuvē. Atnes man viņus. No katra veida viena. No makaroniem var uztaisīt daudz dažādus ēdienus. Un kopā ir aptuveni 600 makaronu formas. Es dabūju visus. Martīn, tu kādu palaidi garām, kurš bija noslēpies? Tas ir skurstenis. Itālijā tos nemaz nesauc par makaroniem, bet gandrīz visi no tiem ir pasta. Tie makaroni ir, bet tie ir tikai viens konkrēts veids. Pasties, Rolf, cik mums ir lielas trūbas. Šīs ir tiešām lielas. Viņas dar kā pirksti. Un katram tam makaronam ir savādāks nosaukums. Mums ir veseli 2 gliemežvārdi. Kur mēs dabūjām tādus krāsājus un tādus plāksniņus? Jā, arī šādas. Nesaplēs? Nesajauc? Tas nekas. Un šie, par ko tu jautāji, ir atceļojuši no pašas Itālijas. Man ir makaronu tauriņš. Var arī būt šitādi trakie slitkalniņi. Mēs arī šodien izmantosim makaronus, bet no šī te mēs neko neuztaisīsim. Tāpēc braucam iepirkties. Laižam! Mēs atkal ņemsim skeneri. Hello! Mums vajag sieru. Mēs ņemsim šo. Viņam ir arī atlaide. Tas jau ir rīvēts siers, lai mums mazāk darba. Mēs jau neesam slinki. Un mums vajag sīpolus. 1 sulīgs sīpols, 3, 2 sulīgi sīpoli,
Kā tu domā, cik svers šie sīpoli? Pagaidi. Nu, Mārtiņ, tā nevar. Kā tu domā? 365 grami. Labi, es saku 220. Es biju tuvāk. 306. Mums vajag cāļa mazās filejas, un man nav... Nē, es zinu, kur tās ir. Mārtiņ, nāc. Ok, Es atradu. ņem tas. Vielējās. Mārtiņ, un šeit tie ir farfalle makaroni. Viņi izskatās kā pušķīši. Man šodien būs jāiet uz balīti. Es viņu uzlikšu kā savu tauriņu. To, ko lieku pie krekliem. Tur ir ļoti augsts. Man ir augstās ūsas. Tu man norāvi ūsas. Tagad man ir ūsas. Ew! Ralf, man tieši pienāca ziņā spied uz liņķa un laimē velospēdu. Tie var būt krāpnieki, viņi no tevīm var izkrāpt naudu. Tādas ziņas vienmēr parādi mammai un tētim un neko pats nedari. Nu labi. Ejam maksāt. Maksāt ar karti un samaksā Martiņ. Martiņ, atnāc apties. Viņi Ejam. Pagaidi, mums jāieliek čeks maisā. Tas ir svarīgi. Atkal esam atpakaļ virtuvē. Tagad varētu būt īstais laiks gatavot. Jā, un pirmais, ko mēs darīsim, mēs sagriezīsim vistu. Itāļiem šie makaroni saucas, kā jau jūs redzat, farfalle. Bet mēs viņus sauksim par makaronu pušķīšiem ar vistu. Martiņ. Un mēs tagad sagriežam tādos mazos kumosiņu gabalos, lai var vienkārši viegli ielikt mutē. It kā visi domā, ka makaroni ir radušies tieši Itālijā, bet īstenībā tie ir daudz senāki un iespējams radušies jau senajā Ķīnā un tikai atvesti uz Itāliju. Esi brīva, vistiņa. Esi brīva. Nu tā, gaļu esam sagriezuši. Jā. Tagad es griezīšu ķiploku un Ralfs griezīs sīpolu. Martīn, tev vajag 3 daiviņas, Ok. Kāpēc tu negribu griezt sīpolu? jo tad es atkal raudāšu. Nē, raudās, tu esi stiprs puika. Nu, mēs jau noskaidrojām, ka makaroni mums abiem ļoti garšo. Bet, Martīn, kas tev negaršo? Man negaršo krējums un marinētie gurķi. Kas tev negaršo, Ralf? Man negaršo bietes un biespiens. Martīn, kas tev garšo? Šokolāde, makaroni. Un kas tev garšo? Jūras veltes, saldējums, šokolāde. Es vairs nevaru atvērt acis. Fū, mēs ķiplokus sagriezām, sīpols sagriezām, bet pirms mēs sākam vārīt makaronus, varbūt piezvanām Normundam, varbūt viņam ir kāds labs padoms. Jā, kāds triks. Tā ir laba ideja. Čau! Mēs taisīsim farfalle šos te pušķīšu makaronus. Tev ir kāds padoms? Čau, man tiešām jums ir ieteikums, kā perfekti novārīt makaronus, jo makaroni ir mans mīļākais ēdiens. Svarīgākais ir makarons vārīt lielā daudzumā ūdeni. Tas ir 4 līdz 5 reizes vairāk ūdens kā makaroni. Vārīt tos sālsūdenī, lai ūdens būtu viegli sāļš. Nu, tā kā jūs peldētos jūrā aptuveni. Un tad vienkārši, kad jums sāk vārīties un burbuļot ūdens, metat iekšā makarons un vārat precīzi to laiku, kas ir uzrakstīts uz iepakojuma. Labi, paldies! Atā! Nu, Nu labi! ko, vāra makaronus? Jā. Un kamēr mums uzvārs ūdens, es jau sācepšu visu. Tā, pirmkārt mēs ņemam olīveļu. Olīveļa ir arī ļoti svarīga itāļu virtuvē. To izmanto ļoti daudz, pat saldajos. Pirmkārt es pielieku sīpolus klāt un ķiploki. Tas ir liels dēlis. Tagad mums ir jāpagaida un jāapcep viss šis, kamēr sīpoli paliek tādi
caurspīdīgi, zeltaini, brūni. Nu, kā jau vienmēr. Redziet, mēs makaroniem paņēmām vislielāko katlu un pielikām rīktīgi daudz ūdens, kā Normunds teica. Martīn, vārās ūdens! Es tev nesu makaronus! Mēs pievienosim, apmēram puspāku ar makaroniem. Martīn? Izdevās! Māku, Ralf, jāuzliek Jā. vienmēr. Un es eju jau pēc gaļas. Gaļa būs tik izskatīga, kad pabeigsim šo recepti. Ui, nē. Kas notika? Nezinu, vai Normunds domāja, ka tik ļoti vajag burbuļot. Mārtiņ, ātri dod man sviestu. Sviests, Dod man piku sviestu. pikucis. Pieliekam klāt. Kūsti visu dienu. Tu pieskati makaronus, es pieskatīšu šo. Man jāvēro makaroni. Un es tagad pievienošu garšvielas. Kariju, tagad persilādi un vēl tako garšvielu. Tako! Itāļiem ļoti nepatīk, kad makaronus pārvāra. Un tas veids, kā viņi vāra tos makaronus, saucas al dente. Kā tas ir? Ar nedaudz cietu vidutiņu vēl. Jā, man arī negaršo, ka ir ļoti mīksti makaroni. Tāpēc mēs arī vārīsim al dente. Martīn, man tev uzdevums. Sadrupini puskubiņu buljonu šajā traukā. Labi. Šajā pakā ir gailis. Redzi, vairāki gaļi. Kam mums to buljonu vajadzēs? Mums to vajadzēs, lai būtu garšīga mērcīte Ak, arī. Dievs, kas tas pa buljonu? Aiziet, sadrupini. Un tagad mēs to buljonu tai ūdeni izšķīdinam. Mēs makaroniem laiku vispār uzlikām. Tu rūpējies par makaroniem, tas tev jādara. Te ir gan 18, gan 20. Nu, ja tu gribi al dente, 18 minūtes, ļoti skaidri. Un tagad mēs buljonu lejam virsū mūsu gaļai. Buljonu taisīsim uz pannas? Mēs jau viņu uztaisījām. Martīn, mums vajag saldo krējumu. Makaroni gatavi. Labi, tad es eju viņus ātri nokast, kamēr mūsu gaļa... Neapdezinies. Tas bija karsti. Tagad mums ir jāpievieno saldais krējums. Tā, paga. No kurienes tu dabūji No tās drīkstītes. lietas? No kabatas. Kā viņas noļauj tā kabatā? Stop. Paturi. Un aizskruvē. Un tagad, lai viņš mums tā bišķīt pavāras pasautējs. Un pēc tam mēs vēl pievienosim cieto sieru, lai tā mērcīte ir tāda krēmīga. Un katrai maltītei, kā jau jūs zinat, vajag arī kādu dārzenīti. Mums tie būs zaļie zirnīši. Martīn, bēr iekšā. Un tagad mēs pievienosim sieru. Šeit jau ir tieši tik, cik mums vajag. Ralf, es tev uztaisīju uzkodu. Pagatūlīt. Zirņi. Ralf, Un tad, kad tas siers ir izkusis, mēs liekam klāt makaronus. Lūdzu. Paldies. Ak, nē. Ņem. Un mēs iemaisam visu iekšā. Nu, pagatavojām kārtīgas itāļu pusdienas. jūs varat pielikt klāt viņam, piemēram, sieru vai piparus. Mēs liksim arī zirņus. Tos arī var likt virsū vai blakus. Martīn, tu gribēsi zirņus? Jā, virsū lūdzu. Un sieru. Kamēr tu liks sieru, es pielikšu piparus nedaudz. Tu arī vari piparus. Iedomāties, cik šitais būs labi. Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Uzzīmē savu mīļāko ēdienu un piedalies konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Rimi. Un, protams, kādu foršu dāvaniņu no mums. Ātrlēki, garšīgi. Gatavot ir stilīgi. Tiekamies jau pēc nedēļas. Atā! Nu ko, nogaršojam? Jā, Tā, makarons. es ņemšu makaronu un gaļu kopā. Tie makaroni un tā mērce ir tik labi. Tas ir labākais savienojums, kādu var izdomāt. Tā mērce, viņa ir tāda tik sieraini, bieza un staipīga. Man ļoti patīk. Noteikti izmēģiniet.